Labdien, labvakar! Piektdiena, 5. diena, jeb piektdiena, 17. janvāris 2024. gada. Ja es šito video neizdzēsīšu, tad būs labi. Tā man būs katrā video laikā jāraksta vēlreiz. Laiks ir 17.36. 17.36. Pusseši. Uz pusseša tagad nolaižos. Nē. Tas ir. Karš ir galvenā doma. Nu, būs pilnībā zarbrīd un laicīgi. 18 plus tēma. Pirmkārt, TikToks vispārība paredzēts tikai priekš pieaugušajiem. No sākuma bija un būs paredzēts. Vot. Tālāk. Karači, dzīve nekad nebija un nebūs tikai viena. Punkts. Un āmen. Un vismaz manē būs gara. Vismaz līdz 90 gadiem. Pēc tam padzīvosim, uzredzēsim. Tālāk. Ko es gribēju jums mirstīgiem, pagaidām vēl mirstīgiem pateikt? Ik pēc 7 gadiem bada vai treknie gadi 7 un bada gadi. Kāpēc pēc trekniem iet 7 bada gadi? Ja jūs nemācējat pareizi dzīvot treknies gados, tad būs bada gadi. Ja dzīvojat normāli, tad būs treknie gadi. Arī pēc bada gadiem, ja jūs nemācēsiet dzīvot normāli, tad pēc tam nebūs treknie, būs vēlreiz bada. Un, saprati, baltie un melnie tauriņi, ne, bet taustiņi, nu, klavieres, nu, balts un melns, nu. Tāpēc kā zebrēs trīpas, balts un melns, vai tīģerim dzeltens un melns. Tā kā luksuforum sarkans un zaļš. Pa vidu dzeltens. Nokalta zāle. Un. Domājiet paši. Nu, to ir galvenā doma. Ja tu pareizi uzvedies tajos 7 gados, tad tev nākamajā gadi arī būs normāli. Tev personīgi, konkrētam cilvēkam. Zakoni karma, sansāri, finšui, иньянь, хуньянь, тролливали. Иньянь, хуньянь, сунь хунчай, винь сухим, блин. Рупи sakot. Nepista man te karmam vai trolливали. A karma tas ir nāve jeb soģis. Siksna. Mūsu valodā runājot, atnāk fātras vai mutari ar siksnu un noslāna. Ja tu sūdīgi uzvedies. Vai Ziemassvētku vecīts ar žagariem atnāk. Vot, ja tu labi uzvedies, tad ir ok. Labi, priekuri. Es jau gribēju malt, bet citu tēmu. Galvenā doma vecāki, jūs esat lohi, jūs esat padirsuši, sadirsuši savu dzīvi. Un ja jūs mēģināsiet uzspiest saviem bērniem savas neizdevušas kļūdas, tad jūs jau esat lohi. Kas ir bērni vismaz līdz 7 gadiem? Tīras dvēseles. Tas mēs, indigo paudze, vot, un pārējie. Bērni atnāk, lai izglābtu jūsu smirdīgās dvēseles izvilkt no purva. Tāpat kā mēs ienaidniekus nogalinājām, savies vilkam no purva, jo 3 minūtes, nu labi, ok. Jau būs ilgi kačat. Tiki to kā, bet nu labi. Nu, karači, sapratāt galvu doma. Tevi un mātes iegumēt, bērnus nevajag pārmācīt. Viņi jūs māca, kā dzīvot. Ja ļoti godīgi runājot. Palūri man oči, pažurēk man oči. Pastīs man acīs. Jā, man šitā viena ir, šitos varu vispār ciet nafik, un šitā tur, nu, ir normāla. Jo šitā man nerāda, viņam jau ir šķība. Un tāpat kā deguns, tas ir, nu, vīriešus šrami un rētas izdaļo dzīves pieredze, lai būtu siena, tā kā sievu vajag aizsargāt. Nu, un lai sievu māsētu kārtīgi apmierināt arī. Nu, ne par to tagad, davai. Te ir par, ja es sāku ar bērniem runāt, tad šitās tēmas tev ir malā. Ja? Ir viss. Jo vairāk dešu šo video nafig ārā.
Iegaumēt, ka bērni mācās no vecākiem. Ko tu darīsi, to viņi darīs. Ko tu runāsi, to viņi runās. Iegaumē. Ja bērns iemācās, ka vīrs un sieva, tēvs un mamma ciena viens otru, tad viņi cienīs arī savu sievu vai vīru. Bet, tālāk jūs paši sapratāt, par ko ir runa. Tāpēc nekad nevajag negatīvas vārdus veltīt ne sev, ne bērniem, ne vīram. Vienkārši paklusē. Izej ārā, tur kaut kur mežā, pabļausties, nomājas un traļibaļi. Bet lai neviens nezin. Vot. Saprat? Kā, labi, stop, pauze. Kā ieraksta? Labi. Kā es savai sievai nākamajai, pagaidām nav, teikšu. Дорогу мили, буся un traļvali, solniškajā Marusē ir traļvali. Ir tīri piri. Man ko no tevis vajag? Vismaz 4 vai 5 veselus bērnus un gudrus. Man nav svarīgi, lai viņi būtu skaisti, viņi tik un tā būs skaisti, ne par to. Man ir svarīgi, lai viņi būtu gudri un stipri. Un lai varētu turpināt manu paudzi, impēriju. Мы создаем империю. Юрий un Jāņi Dekšņi. Leiši. Вот. Apmēram tāpat, ka šitie Rothschild un Rockefelleri ražo savu impēriju. 7 dēli katrā valstī aizsūtīja tur par padomu devējiem. Un no katras valsts viņiem nāca nauda. Apmēram tas pats tikai bišku savādāk. Империя. Вот. Зато уважаемые тролливали. Dārgumiņi būs, tur mīlas prieka, viss būs ok. Es esmu divas pieredzējis, Johani. Ne par to runa. Bet galvenā doma, man vajag, lai nevis mani bērni, bet mūsu bērni. Uzsvars uz vārdu mūsi. Bērni, lai būtu gudri un stipri. Šob nam, kā mūsu rajonā, tagad būs anekdote. Kā mūsu rajonā saka, ни кашляй, ни чихай, будь здоров. Нам салаги и придурки нахуй не нужны. Нам салаги и придурки нахуй не нужны. Салаги и придурки. Которыми Ротшильд, Рокфеллер и эти кизакведиги рептилоиды, блядь. Ротшильд, Рокфеллер un citi, блядь, žīdu purnu uzgaļi, блядь. Kāpēc amerikāņi stūbi? Tāpēc, ka viņiem tādiem jābūt. Tāpēc, ka viņi jau ir barība, lopa barība. Jau sagatavot augstne. Vot. Punkts. Tālāk. Šito video ļoti ilgi kačās, jau ir 8 minūtes. Galvenais, labi, tagad ir bišku pāri 10 minūtēm atļauts. Tiki tokā. Es lieku tikai tiki tokā. Punkts. Dažas video tikai ieliku YouTube un tā tālāk. Jums sukas beidzot pieauca, bļai. Par ko ir runa? Viela pārdomām. Skaidrs? Я альфа, и моя жена будет альфа. И телохранители, jeb miesas sargi arī būs alfa, mātītes, alfa samki amazonki. Вот. Alfa samki. Amazonki. Agrāk bija uz mātes zemes bija tikai sievietes. Pēc tam atlidoja šitie jabanie, bļet, piedrasa nahu dievi, bļet. Un izvēlēja, bļet, un uzražoja nākamā paudze, bļet. Un pēc tam bija, vai pirms tam, vai pēc tam bija tādi, ka bija universālie, gan veči, gan vecini, bļet. Ar pimpi un popiem, rupi sakot. Labi, to jums par nima nedrīkstie zināt. Bet, tāda tēma ir. Tas tu vairs sen nevairs nav noslēpums, bļet. Hemafroditi vai kā viņas sauc, bļet. Tāpat kā uz Lesbas salas, bļet. Tur tas Herkules, kā atlidoja, tā viņam, tās vēl nemācēja pašas vairoties, bļet. Tur bija vajadzīgs, kā saka, alfa tēviņš, kurš
Tāpat kā Čingas Guks uzražoja vismaz 1 miljonu pēstešu. Vot. Saprat? Tāpat, ja man pienāks sieviete un pateiks, uztaisi man bērnu, nu tā nav variantu, bet es sievas klābūtnē, es sievu nekad nekrapšu, viņa mani arī nē. Sievas klābūtnē, davai, paraksti papīru, bļet, ka tu man alimentus neprasīsi, un ka tu man, ka neprasīsi, lai es tevi precu, bļet. Alimentus pirmkārt neprasīsi. Vot. Man viss pie notāra un pie juristiem un juristiem, bet man bretelis bija un būs da huja boši. Man pat ienēnīgi palīdz, prikiņ? Jā. Par ko varbūt runa, Johaidī? Kāda runa Mārtiņa par runu šo? Kāda runa Mārtiņa par lietu šo varbūt? Šī meitene par tavu sievu grib kļūt. A man sieva būs tikai viena, jā? Un viņa būs tad, kad es meklēšu sievu vismaz pēc 10 gadiem, ne ātrāk. Sāksim ar to. Pārējās mautos, kas tagad meklēs un domā, ka ой, tagad jūras viņas izpasīs. Пошли вы все, бляди, нахуй, блядь. Если вы не согласны стать моей секс-учительницей, секс-сколотājai, Latvijas tūkot, tad ir cita runa. Tad vēl var padomāt. Bet, mana sieva, es sākšu meklēt tikai neātrāk, ka pēc 10 gadiem. Tad man būs 50, tagad man ir runa 40. 84. gadā man palika 84. 2024 gadā beigās man palika 40 gadi. Ražots fabrikat 1984, ok? 24, 11, 84. Nu, vai. Punkts. Žurkas gada strelnieks. Jautājumi ir? Nu, jau viss nahoj. Всё, блядь. Un punkts. Labi, davai. Pauzē, to, блядь, nevarēs ielikt tikitokā, блядь, 12 minūtes jau ir. Блядь, охуеть, нахуй.